Ja bērni nemāk tev izskaidro, papras saviem mazbērniem, ne? Viņi tev noteikti izskaidros, kas ir TikToka tiešraide, ne? Tā tiešraide nav faktiski domāta nevienam, ne? Cilvēks vienkārši ieslēdzās un pēc tam piespējas pie tā visu stop, ne? Tur arī viss apstājās. Tas pats, bļa, kā fotoprātu, ne? Bļa, kā tu filmē video, ne? Tu piespēc starts un tu piespēc stop, ne? Tas jebkuru video vai vienalga, ko tu taisi, tam ir starts un tam ir stop, ne? Tas neiet bezgalīgi, ne? Ja ir stop, ja tas ir izslēdzās, tad tas ir stop. Tad tur jau viss ir stop, ne? Tālāk mēs vairs neejam. Tas pats arī, piemēram, arī guļamistabās, kur ir, ne? Ja tu ieslēdzies tā guļamistabā vai ieslēdzies tā virtuvē, tu taču piespēj starts ar visu to laifu, ne? Tālāk, piemēram, bez šitā laifa tur nekā vairs nav, ne? Katram guļamistaba, pieņemsim, ir privāta, ne? Tur, kur tu guli, tur, kur tu eksistē, tas ir tikai tavs un nevienam citam, ne? Un tas ir tas pats ar šito laifu. Kā cilvēkam nevar ieskaidrot to, kas ir laifs, kas ir tiešraide. Es nezinu, cik stulbam cilvēkam jābūt. Tu vari būt pajolis, tu vari būt atpalicis, ne? Pat pajolīši taisa, kur tas viens šitas te pajolis taisa, ne? Pat arī viņš saprot, kas ir tiešraide, ne? Nu, kur tad tu kā gudrs cilvēks nevar saprast, kas ir tiešraide? What the fuck? Dirstē nahuj, blē. Pizdēs, tas ir ahujēts, blē. Idi nahuj, blē. Tas ir stulbums kaut kāds. Ko tu gribi, blē? What the fuck, blē? Ja cilvēks visu laiku pa dzīvi ir bijis viens pats un ja visu laiku staigā, what the fuck, ko tu gribi, blē? What the fuck? Иди нахуй, блядь. Tas ir galīgais stulbums. Иди nahуй, pašau nahуй. И все. Un tēma apstājās. Nepis tēma, blē, tā tēma nav domāta tev, tu neklausies. Kaut arī tas viens skatītājs, what the fuck, piedrās viens skatītājs, bet toties ir labāk, ne? Tu domā, ka tas ir, ka tev ieslēdzās tajā ietā, ja tev nepatīk, es vispār slēdzos ārā, vispār tevi neklausos. Vispār tevi neskatos, blē. Ko tu pis tēm iekšā, blē, ahujenās kucis, blē, pa žizni kucis, blē. Cilvēks ieiet, cilvēks ieslēdzās, cilvēks izslēdzās. Tas nav domāts nevienam. Kā var nesaprast šito te, es nezinu. Es ieeju kādu laifu skatos, vai tā paša šito vīreri, kas tagad aizbrauc kaut kādā vakancī. Vai es domāju, ka viņš tagad man to taisa to laifu. Viņš tiešām speciāli taisa man šito tagad. Šitas laifs ir domāts tikai priekš manis. Es to nedomāju, ne. Tev ir tiesības noskatīties, tev ir tiesības piemest komentāru, bet tāda doma, jau tagad viņš tikai runā ar mani. Viņš tiešām tikai ienāca laifā, skatītāji viņiem simtiem, jā, bet no visiem simtiem viņš tikai to laifu taisa tikai priekš manis, ne. Un ne priekš viena cita. Nu, kas par dolbu jobismu, ne? Kas par stulbumu, blē? Bet tu tiešām tu domā, blē, nafig, kad šitas laifs ir domāts tikai priekš tevis. Tas ir domāts noteikti priekš visiem, ne? Tam nav konkrēta cilvēkam, tu ieeji tajā, blē, tajā tiešraidē. Nav konkrēta cilvēka.